На днях в латышских СМИ мне попалось одно видео, которое вот прям не выходит у меня из головы. На нем чемпионка мира по пляжному волейболу из Латвии Анастасия Самойлова оправдывается за свою фамилию и родной язык. Если вы не видели, вот самые яркие моменты этого интервью. Pārmetums ar uzvārdu. Jā, uzvārds nav latvisks. Ļoti daudz cilvēki uztver mani, ka es esmu krieviete vai no Krievijas. Zem posta, kur mēs uzvarējām pasaules čempionātu, bija komentāri par to, ka es esmu krieviete un man jābrauc atpakaļ uz Krieviju, kas ir pilnīgi šausmas, jo es piedzimu Latvijā, es uzaugu Latvijā. Es gāju uz latviešu skolu. Man kaut ko tādu raksta tikai dēļ tā, ka man uzvārds ir krievu uzvārds. Es esmu patriota, es mīlu Latviju. Es ar visu sirdi par Latviju, un tad man kaut ko pārmet par to, kāds man ir uzvārds, vai par to, ka es runāju krieviski. Jā, es runāju krieviski, tāpēc, ka mana ģimenei ir saknes. Mana mamma vispār piedzima Kazahstānā, un viņa pārvācās uz Latviju, kad viņai bija 8 gadi. Mans tētis piedzima Latvijā, bet mēs ģimenē runājām krieviski. Un mana mamma mani aizsūtīja uz latviešu bērnu dārzu, tad uz latviešu skolu. Es neizvēlējos valoду, kurā runāt. Как по мне, это результат самый, что ни на есть ассимиляции. Когда даже если ты выиграла золотую медаль на мире, ты должна оправдываться, пытаться доказать, что ты не оккупантка в своей же стране. И самое страшное, даже если ты ходила в латышский садик и любишь Латвию, ты все равно никогда не будешь такой, как они. Вот именно эту идеологию нам старательно навязывают последние лет 30, называя это интеграцией. И вот результат. Мы здесь переплюнули даже вот этот случай с немецким футболистом из сборной, который турок по происхождению. Он однажды ясно обозначил: я немец, когда мы выигрываем, и иммигрант, когда проигрываем. Настя выиграла, а все равно оккупантка. Es tiešām gribētu uzrunāt tos turpa patriotus, kuri visur staigā ar Latvijas karodziņiem piesprotajiem pie krūtīm. Nākamreiz, kad jūs redzēsiet Pakistānas izcelsmes cilvēku barus Latvijas pilsētu ielās, lūdzu atcerieties, ka šādu Latviju nav izveidojuši ne Ušakovs, ne Ždanuka. To ir izveidojušas partijas un politiķi, par kuriem jūs tik aktīvi balsojāt, jo bijat tik ļoti nobijušies no visur esošiem krieviem. Mūsu nacionālā kriketa izlase jau izskatās šādi, ļoti līdzīgi Francijas futbola izlasei. Šie cilvēki nav gājuši uz latviešu dārziņiem, un viņiem pat prātā nenāk taisnoties par savu izcelsmi. Šādi vajadzētu rīkoties arī krievvalodīgiem спортистам Латвии. Bet мы как будто бы уже привыкли и смирились, что мы оккупанты всегда, что бы мы ни делали.